ar sportu, tikai ar e-sportu turpinām mūžīgais jautājums, vai tas ir sports vai nav, bet ir. Domāju, Protams, ka ir. Protams, ka ir. Ir gan, kur tad paliks. Nu, Latvijas e-sporta komanda ir guvusi ievērojams starptautiskus panākumus. Jā, turnīrā Tallinā uzvarēja Latvijas komanda ar nosaukumu Havens. Pat vēl vairāk, turnīrā no 5 labākajām komandām 4 pārstāvēja tieši Latviju, un ar uzvarētājiem tikās Kārlis Kristapsons. Citreiz nav obligāti nošaut, tur ir arī citi veidi, kā uzvarēt. Komandas Havens kapteinis stāsta par Counter-Strike datorspēli. Šī ir pirmās personas šaušanas spēle, tajā vairāku valstu komandas sacentās Tallinā notikušajā turnīrā. Kopā ir, teiksim, 13 raundi, tad jādabūj 13 raundi. Ja ir neizšķirts, tad, protams, spēlē overtime, kas mums ļoti bieži sanāk. Finālā Latvijas komandas pretinieki bija igauņu piecinieks ar nosaukumu Esprots. Diezgan grūtas tās spēles bija. Latvijas komandas kapteinis apliecina, ka turnīra pirmās vietas izcīņa nebija viegla. Te jau katras spēles iznākums tika izšķirts papildu laikā. Uzvara nāca, es teiktu, pat diezgan grūti, jo teiksim, katru spēli, ko mēs uzvarējām, viņa bija vai nu ļoti tuva, vai turpat aizgāja overtime. Nu, kad tur papildus raundi bija jāizspēlē, tā kā neviena spēle nebija viegla. Turnīrs ilga aptuveni 13 stundas. Piedalījās vairāk nekā 20 dažādu valstu komandas. Tā kā latviešiem ļoti labi gāja. Latvijas komandas ieņēma teju visas top vietas. Pirmajā pieciniekā bija viena Igaunijas komanda, bet visas pārējās no Latvijas. There we go, we hear screams of happiness. Nice. Arī šajā reizē komandas biedri ir sanākuši kopā, lai piedalītos attālinātā turnīrā. Katrs no komandas biedriem dzīvo savā pilsētā, tāpēc šādas kopā spēlēšanas sanāk reti. Tas ir vairāk tāds hobiju līmenī, nu, kurš vairāk spēlē, kurš mazāk, bet principā jā, tas vairāk tāds hobijs. 3, 2, 1. Yeah. Uzvara Mēlana turnīrā noteikti paver iespējas un arī motivāciju turpināt piedalīties starptautiskos turnīros. Kārlis Kristapsons, Ilmārs Roķis, TV3. Jā, nu šeit sižetā redzētajai komandai Latvijas e-sporta reitingā esot pat 3. vieta. Un kopumā, ja mēs skatāmies komandai, šis ir lielākais sasniegums. Tas ir viens no augstākajiem arī vērtējumiem, kāds Latvijai ir bijis. Tā kā, nu, tāds jauns virziens, es pat varētu tā nosaukt, kurā dodas e-sportisti. Nesaki viņiem to, ka tas ir jauns virziens, viņi tur gadiem jau ir iekšā. Viņi ir gadiem, bet, teiksim, ja Latvijai tagad nāk šie panākumi, nu tad tie gadi ir rezultējušies ar tiešām vērienīgiem panākumiem.